Vecākiem mums ir tādi ieteikumi. Pirmkārt, svarīgākais ir interesēties par bērnu mācību procesu, par emocionālo stāvokli un pilnvērtīgas personības attīstību, vienkārši vecākiem pašiem interesēties par bērniem. Tad ir tas, ka skolā organizēt pasākumus kopīgus ar bērniem un ar skolotājiem, teiksim, arī ekskursijas uz darba vietām, vai kopīgas arī izrādes ar bērniem, vai, un arī tāpatās varētu nākt skolu un stāstīt par savu profesiju. Katrā ziņā iesaistīties skolas un mācību darbu. Tad organizēt tādas vecāku pārvaldes. Kā mums bija diskusija par to, ka tas jau ir kā visās skolās ir, ka no katras klases ir vismaz viens vecāks, kas pārstāv to klasu skolā. Un ka vecāku sapulcs ir, ka vecāki paši vēlās to. Tā ir viņa iniciatīva. Un mums vēl viens tāds punkts bija tāds, ka paaugstināt dzimtību, lai netik slēgtas mazās skolas. Tas vairāk uz ministru prezidentu. Nē, vienkārši tā vecākiem tikai tāds jādara ir, vai ne? Bet tas tā, jo īstenībā mums laukos reāli ir tās skolas tādas, kā visi te vēlās. Jo man būs 1. klase, būs 10 bērni. Tas jau daudz? Jā, tas ir daudz, jā. Un knaps 10, jo tur salasīja. 1. 4. Tā, skolotājiem mums ir tādi ieteikumi, ka ievērot individuālu pieeju un nesalīdzināt bērnus savā starpā, bet pašu ar sevi, izvērtēt pašu bērnu izaugsmi. Tad bija līdzīgs tas par to, ka nepazemot bērnus un nebūtu nekāda diskriminācija. Jā, tas viss sasniedz arī skolotājs pats ar personību. Atļaujas būt personību un arī pietuvoties bērnu sev nevis distanci, ka es skolotājs un mums bērni. Un šajā kā tehnika, piemēram, ir komunikācija aplis, kur vismaz vienreiz dienā visi izstāsta par to, kā viņi jūtās un ko iemācījušies. Ko vēl vēlētos sasniegt un kaut kā tā. Lai skolotājiem būtu vieglāk, varbūt viņiem varētu iemācīt kaut kādas relaksācijas un vēl koncentrēšanās metodas, lai viņi var izturēt grūto darbu un būt skolotājiem. Tas ir arī liels izaicinājums, kur daudziem pazūd varbūt tas prieks kaut ko darīt. Tā, un izglītības ministrijai pirmkārt to, ka pēc normatīviem tiem aktiem noteikti, kad ir mazākas tās klases. Tiešām tāds ir klases, ja? 30 bērni. Pārsvarā. Nē, īstenībā vajadzētu noteikt to maksimālo robežu, jo pašlaik ir noteikti minimālā, bet vajadzētu noteikt tieši kā reiz maksimālo. Tā ir maksimālā. Bet 30 tas ir normāli. 30 jau ir vispār jau pēdējais griezti, pirmajām klasēm. Tad mums bija pirmā doma bija par to, ka ministrijai būtu jācīnās pēc tiem līdzekļiem, pēc tā lielākā pīrāga, lai būtu no budžeta pēc iespējas tie līdzekļi vairāk atvēlēti izglītībai. Un arī varētu būt mācību līdzekļi, principā bez maksas. 2 skolotāju klasēm mums ir ieteikts. Jā, un bija par to, ka skolotāji palīdz pirmajās klasēm. Tas arī